Tātad, zinām, visi ideja gatavi, jā. Mēs paņemam, nozogam talonus, izdarām visu pienu. Pa ko? Nu, Pa saprot? Nē? Nā, Krievs, kas ir ar tevīm? Nu, viens. Labi, vēlreiz pastāstīšu. Kaķsieviete jau jūs visus informēja par mūsu ļauno plānu nozagt visu pienu. Tiešām visu pienu? Nezinu pusi. Protams, ka visu. Jautājums ir tāds, kā mēs tiekam iekšā. Vienkārši iesim caur parāds durvīm. Es jau mierīgi varētu iet, bet visu pienu? Jā, pilnīgi visu pienu. Bet kā mēs tiekam iekšā? Ieejam caur parāds durvīm, pat taisno iekšā bufetē. Paņemam visu pienu, savācam, ielējam kabatās un taisamies pat taisno no turienes projām. Vienīgais, kā lai bērni nenojauš, ir ideja viņus iesaistīt, bet tā ir tikai ideja. Redz, kur ir mūsu plāns, jā? Mēs skatāmies, šeit mēs nāksim no labās puses, tur nāks no kreisās puses, jā? Es dzirdēju, ka daudz jau ir izstājušies, kaut kā tā fizika vēl tam aizsās pa vidu, vispār kaut kāds ārprāts. Tātad mums ir jāskatās, skolu mēs noslēgsim, jā? Visiem viss ir skaidrs? Tātad klausieties anekdoti. Rapsa ieskrien alā, anekdote galā. Šitas toči bija labs, Zogam, Tagad taču viss skatās. laiks mūsu inovatīvai zādzībai. Vai, Dievs, dārgā, man liekas, tev ir rīkls vēzis. Es nedzeru pietiekoši daudz piena. Klausies, tad tev jāpiedalās tajā piena zakšanas misijā. Izklausās ļoti inovatīvi. Pārējo ēdienu saindē. Jums ir piens? Nē, nav! Bet tiešām? Navā. Vispār. Pat ja būtu, mēs tev nedotu. Ej prom tagad. Nav mums piena. Nav. Es jau teicu, ka nav. Viņi netic.